Tātad patreiz notiek process, kura pamatmelodija ir atgriešanās pie mūsu patiesā es, jeb esības. Jo šim es nav nekādas sakara ar to, ka es gribu, es varu, es izdarīšu, mans. Tas ir no vārda esība. Un šeit ir divi. Nolasīšu uzreiz, jo pēc tam aizmirsīšu. Tātad 19. septembris. Tev būs gandrīz neiespējami sevi nodalīt no savas personas, vārda un veidola. Tas var notikt vienīgi tad, kad tas, kurš domā par sevi, pats ir izzudis. Tātad spogulī skatoties neizdosies, neredzēt savu veidolu, varbūt, ja skatās ilgi un diennakts skatās, varbūt arī izzudīs kopā ar spoguli. Manuprāt, iet runa par atrašanos stāvokli būt, kas ir ļoti grūti, to es pēc sevis. Kad es sāku to apgūt, tad man tas bija vienkārši neiespējami kā tādam personību ekspertam.